Biedrība Vidusdaugavas NVO centrs ir izveidota struktūra vienība Lauku attīstības partnerība Vidusdaugava, kas ir iegūst tiesības administrēt sabiedrības virzītas vietējās attīstības līderu stratēģiju. Un kas ir šis līderi? Līderi ir iespēja ieviest jauninājumus, inovācijas, uzlabojot ekonomiskās un sociālās vajadzības. Lauka attīstības partnerība Vidusdaugava arī izstrādājusi apjomīgu dokumentu, bet ļoti svarīgu dokumentu, kas ir šī stratēģija, kurā ir iezīmēti 4 mērķi, kādā veidā mēs vēlamies attīstīt Jēkabpils novadu, Jēkabpils novada lauku teritorijas, un šie 4 mērķi ir atbalsts uzņēmēju darbības uzsākšanai attīstībai, un to var sasniegt 2 rīcībās, kas ir stiprie un uzņēmīgie, un lauku biļete. Otrais mērķis ir atbalsts lauku kopienām un jauniešu iniciatīvām. Atbilstoši viena rīcība ir jauniešu iniciatīvas, un otra rīcība ir aktīvās kopienas. Un trešais mērķis ir atbalsts kultūras un vietas identitātes stiprināšanai, un viena rīcība ir publiskā infrastruktūra, un otra rīcība ir mantojums, kultūra, vēsture un mūža izglītība. Un ceturtais mērķis ir veselība un ērta dzīvesvide, un šeit ir viena rīcība – vide un veselība. Provizoriski konkursa kārta tiks izsludināta martā, bet tikmēr aicinu iepazīties ar lauku atbalsta dienesta mājaslapu, kas ir www.lad.gov.lv, kur ir pieejama elektroniskā pieteikšanās sistēma, caur kuru tad vajadzēs sniegt tās jūsu konkursa idejas. Noteikti iepazīsties ar Vidusdaugavas NVO centrā mājaslapā pieejamā informāciju zem sadaļas līderi, kur ir vairākas apakšsadaļas līderu jaunumi, savā stratēģija, par līderi, par šo te periodu. Bet galvenais, lai nesamūsta šajā informācijas apjomā, noteikti sazinieties ar administratīvo direktoru Agitu Pleiko vai mani projektu koordinātoru par jums interesējušiem jautājumiem. Iespēja ir arī klātienes tikšanās Brīvības ielā 45 šeit Jēkabpilī, bet iepriekš piezvanot. Paldies!